Tu daudziem asociējies, tā ir, man liekas, tāda absolūta klišeja, ko uzrakstīs Rudaks jebkuru reizi, kad viņš rakstīs par Aju Andrejevu, ka tu esi pilna ar enerģiju, bet tā arī ir tev dzīvība un vēlme kaut ko darīt. Vienmēr ir tev blakām, es tev nekad neesmu redzējis tādu nošļupušu. Nopietni. Arī ne televīzijas tikšanās reizēs vai kaut kādās oficiālajās tikšanās reizēs. Tev it kā ir jābūt. Bet bērnībā tam bija Es biju... Jā. Tur jau bija stāsts par kori, piemēram, Tur ir stāsts par kori, ka mums bija pirmais koncerts un mums bija jādzied kaut kādas tur ganu dziesmas un taču kori ir jāstāv un jāskatās uz diriģentu, kā pieklājīgam bērnam. Jā. Un ir valsts svētku koncerts kultūras namā un ko dara Aija, viņa vienkārši altos stāv un dzied kā solisti un vispār pat nedomā skatīties uz diriģentu. Un tad es nonācu, bet es vienkārši no sirds izpildījos, un tad es nonācu no skatuves, un man vienkārši sapurnē, tu saproti, ar ko tu saproti, ka tu mazais, tu saproti, ka tu jāskatās uz diriģentu ir, un tu... Bet tevi nevarēja nolikt malā, ir tādi, kuriem tā pēc tam izrādās ir kaut kāda baigā trauma, un viņi vairs nekad neko, un tev bija vienalga, ja? Nē, jā, es arī biju mīļākais bērns tai pašai visstingrākajai skolotājai ar visu savu trakošanu. Tev esi tādas, tu droši vien vienmēr tā pastījies tegā. Jā. Un arī tu ātri atklāji, ka šitas... Man liekas, ka kāds pirms manis to atklāja, un arī visas skates, un gan ar kori, gan ar orķestri bija tā, ka Aija, tu galvenais smaidi, ja? Tu galvenais ej un smaidi. Tu smaidi ar acīm, un to viss būs tiešām šitā viņi man eksploatē.